Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būs Žāne. Šodien pagatavošu plācenīšu no burkāniem un āboliem. Recepte atbalsta Ķīniņš LV. Visi virtuves piedarām vienā vietā. Tā, man vajadzēs šādi produkti. Burkāns, ābols, mannā, ūdens, cukurs, citrons, kanēls un rīvmaize. Sākšu ar to, ka sarīvēšu burkānu. Burkāns ir, protams, iepriekš arī nomazgāts, nomazots. Tad sarīvēts burkāns riepu katliņā. Pievieno ūdeni. Un uzliek virsū vāku, sautē līdz gandrīz vai gatavu burkānu. Pa šo laiku sīk sagriež ābolu nomazot. Un liek klāt burkāniem. Un sautē līdz viss ir mīksts, kāds minūtes 10 vēl. Jāsautē uz lēnas uguns, lai nepiedeg. Tā, viss ir mīksts un gatavs. Tagad pievieno mannā. Kārtīgi izmaisa, man nav kunkuļi. Un vār vēl minūtes 5. Var šipsniņu sāls pielikt klāt, cukuru. Добавила корицы на кончике ножа, так как потом холодную, нужно будет добавить цедру. Но цедру я не очень люблю. Un tagad masa atdzesē. Un vēl arī var pielikt tagad kaneli un citronu sulu. Ja kanēls negaršo, var nelikt klāt. Un tagad veido plācenīšus. Pannai rīvmaizēm. Ja masa sanāk tādu vai šķidru, tad var pielikt klāt rīvmaizi un sajaukt kopā, un tad panēt rīvmaizēm. Un cep jau sakarsētā eļļā no abām pusēm. Līdz izveidojās zeltainu garoziņu. Šādi plācenīši ir veselīgi un, protams, ļoti garšīgi. Var pasniegt brokastīs, launagā, vakariņās. It īpaši bērniem.
Tā man atliek pateikt paldies par uzmanību, labu apetīti, veiksmi gatavošanā, balso, komentē, uz tikšanos. Recepte atbalsta internetu veikals Ķēniecavē. Visi virtuves piegrami vienā vietā. Uz tikšanos! Морковно-яблочные котлеты готовы. Приятного аппетита!